Labdien! Laipni aicināti pasaules mantojuma vietā, Kuldīgas vecpilsētā, pašā centrā, Kuldīgas novada pašvaldībā, kurā mēs ikdienā rūpējamies par šīs pasaules mantojuma vietas pārvaldību un izstrādājam visus plānus, rīcības to īstenošanai. Pasaules mantojuma vietas ir īpašas nozīmes, unikālas vietas, kuras ir saglabājušas savu raksturu caur ļoti izaicinošiem laika periodiem un arī dabas apstākļiem. Kuldīgas gadījumā pasaules mantojuma vietas vērtības ir pilsētas plānojums, panorāma, ielu tīkls, laukumi, ūdenstilpes, ūdenstilpņu šķērsojumi, zaļās zonas, ēku vietas, telpiskā būvuma sakārtojums, atsevišķas ēkas un arī ēku daļas. Visa šī attīstība no 13. līdz 20. gadsimtam ir šī unikālā vērtība ar visiem uzslāņojumiem, kas šeit ir radušies dažādu laiku periodā, tādēļ, ka tas ir noticis pēctecīgi. Kuldīgas vecpilsēta, kas ir ierakstīta pasaules mantojuma sarakstā, ir ļoti labs piemērs, kā mērķtiecīgi darbojoties 20 gadu garumā ar izteiktu metodiku saglabāt pasaules mantojuma vērtības nākamajām paaudzēm. Ko nozīmē mantojuma saglabāšana? Saglabājam mēs no konkrētiem faktoriem, no konkrētiem riskiem. Mēs glābjam šo mantojumu un veicam preventīvas darbības, lai tie riski mantojumu nebojātu, nesagrautu. Ir veikts tātad esošās situācijas un risku analīze. Kuldīgas gadījumā viens no riskiem ir ugunsdrošība, kā ļoti daudzās vēsturiskās pilsētās. Ir izveidota karsto punktu karte, kas parāda, piemēram, šīs teritorijas, kurās ir vislielākā vērtību koncentrācija, vislielākā ugunsbīstamība. Tas viss ir digitāli kartēts un ir pilnīgi skaidrs, kurā vietā ir jāveic šie vislielākie prevencijas pasākumi, lai saglabātu no ugunsdrošības. Vai kāda baznīca, baznīcas interjeri. Tie visi ir kartēti, digitalizēti, lai saprastu, kuras ir tās vērtības, kur ugunsbīstamības gadījumā pirmās ir vissvarīgākās un pirmās jāevakuē, jānodrošina to saglabāšanu. Ir krīzes seku likvidācijas plāns, ja gadījumā ir notikusi kāda nelaime, kā rīkoties, lai pēc iespējas to, kas mantojums ir saglabājies, varētu atjaunot. Un tālāk jau ir lēmumi, ja tiešām mantojums ir gājis bojā, kā tiek pieņemts, uz kā balstoties par šī mantojuma atjaunošanu un kā tas mantojums ir fiksēts. Ļoti būtiska lieta šajos apstākļos ir mantojumu fiksēt, digitalizēt, aprakstīt, novērtēt. Tikai tad būs skaidrs tas, ko saglabāt. Šādi plāni un rīcības noteikšana būtu nepieciešama katrai vēsturiskai mantojuma vietai, vispār pasaulē, Latvijā, protams, bet ne tikai plāni. Šīs rīcības ir jāievieš ikdienā, un Kuldīgas pasaules mantojuma vietā tā tas arī ir, kā piemēram Kuldīgas novada muzeja atvērtā krājuma ēkā. Labdien! Laipni lūgti Kuldīgas novada muzeja krājumā. Mēs saglabājam gan arheoloģiskos priekšmetus, gan etnogrāfiskos priekšmetus, kas liecina par cilvēku dzīvi šeit Kuldīgā un arī visā Viduskurzemē jau no akmens laikmeta līdz pat mūsu dienām, līdz 21. gadsimtam. Un mums ir arī bagātīgas fotogrāfiju, fotonegatīvu kolekcijas, mākslas kolekcija un daudz kas cits. Šie daudzveidīgie priekšmeti tad ir jāsaglabā. To dara nodrošinot klimatu. Gan krātuvēs, gan ekspozīcijās ar klimatu mēs saprotam to, ka krātuvēs ir priekšmetiem draudzīga temperatūra, mitruma līmenis. Mēs tāpatās apzināmies, ka mūsdienu pasaulē ir riski, un tāpēc muzejā arī tiek veikta risku izvērtēšana, tiek noteiktas iespējamās rīcības katra riska iestāšanās gadījumā, lai nebūtu pārsteiguma momentu, lai muzeja darbinieku zinātu, kā rīkoties un nodrošināt muzeja krājuma saglabāšanu arī ārkārtas apstākļos. Un tas, protams, nenotiek atrauti no valsts un novada normatīvajiem aktiem. Tas viss tiek veidots sasaistē, lai šī sistēma darbotos un lai šis kultūras mantojums tieši tāpatās kā cilvēki tiktu pasargāti.
Principā ir 2 plāni. Viens ir civilās aizsardzības plāns, kas ir pašvaldībai visai kopumā. Tur arī ir kultūras mantojuma sastāvdaļa, tāda nodaļa. Un ir arī atsevišķi izstrādāts plāns tieši UNESCO kā vecpilsētai. Tur ir apskatīti visi tie apdraudējumi, kas varētu būt. Viens no lielākiem apdraudējumiem, protams, vienmēr ir ugunsgrēks, un tad otrs tāds, uz ko visvairāk tur pievērš uzmanību, ir plūdi. Plūdi var būt protams, ka Ventas līmenis ceļās, ir paaugstināti gruntsūdeņi, var arī būt lietusgāzes stipras, viesuļvētras, nokrišņi. Mums ir ļoti labi izstrādāta hidrāntu sistēma, tas ir ļoti labi, tas ir priekš ugunsdzēsējiem. Jā. Tas, kas sagatavots jau tas, kad ir tie plāni, notiek civilās aizsardzības komisijām pastāvīgās mācības vienmēr, lai cilvēki viens otru iepazītu, saprastu katru jomu, par ko atbild, kam prasīt padomu vai to rīcību, kā ir pareizi darīt. Ja. Tur ir savas jomas visi profesionāļi. Es domāju, ka mums Kuldīgā ir ļoti profesionāli cilvēki.